Pierodu brauc ar to mašīnu. Bet tad jau sanāk, ka arī ciet, paņem kipšu tačku jauno kaut kādu un pūš. Bet ja kipšs nebrauc malta, tikai pāris brauc ar to. Nē, nu, Kipšs noteikti upurēs mašīnu priekš Harīšu un nebrauc. Lai Harīšu tas ir normāli. Bet ir divas vienādas mašīnas. Jā, Dārgā, kā divas vienādas mašīnas. Ar vienu brauc kipšs, ar vienu Harīts. Divas ir vienādas. Bet tu neļausi braukt ar kipšu mašīnu. Lai brauc! Ok, tagad es uzbūju vienu mašīnu. Es izbraukšu, jā, kurš brauc ilgāk. Kurš vispār nav brauc? Viņš nenobrauks, tā kā aizbrauks. Tu uzreiz to pasaki, viņš nenobrauks, tā var kā aizbrauks. Bet priekšrocības mašīna. Tāpēc zini, Daudz sabūvēs labā mašīnas. Arī strīdāk mašīnas pārbūvēt leņķi. Vajag Robeža es 3 gadus no augusta slēpēju, un tagad es runā labā puse. Bišķi izkāp kāds iedod. Es piekrītu Ievai, kāda atšķirība mašīnā, nu... vienkārši Kāpēc es nevaru braukt tā kas viņai ir tik īpašāks? Es pat to pašu loģiku Jā, bet tad es arī varu paņemt braukt ar to mašīnu. Šobrīd strīt Bet mašīnu. tad tev nav pretenzija, ka brauks vēl strīt. Galvenais, lai pro braucēji nebrauc. Bet reizē tu līdās Par to jau ir tas Bet arī mašīnā nemainās. Tikai atšķirība ir trases limitā. tad sākās strītiņi iepērkam visu komodēt, apģērbu, visu pārējo. Nē, to jau rada. Nu, bet redzēju, ir vienā, tad ir vienā. Man vajag to, lai attīstītu. Es kā braucējs Tas ir drīkst piedalīties ar citu mašīnu strīt posmā. Tikko atkal viss apgriezās kājām gaisā. Bet redz, ka protams, iedalīts, kas ir strīt tačku un kas ir proto. Tas šobrīd nošķāpotas sarunās. Tas ir projekts. Tas ir projekts. Nav īsti jēgas vienkārši tām noteikumam likt, ka, teiksim, tā mašīna, kas brauc pro, nebrauc strītā. Tam īsti šobrīd tad vairs nav jēgas. Lai brauc, lai brauc. Par to es lielākais pasāks. Ir centiens, ka nevajag mainīties ar mašīnām. Man mašīna tur neiet, viņš paņems un tajā trasē izbrauc ātrāk. Visus ir labā mašīna ir strītā. Kas tur brauc? Kurš tiks tur brauc? Kāpēc viņš sagriezās? Viņš sagriezās? Viss ir normāli tad, jā? Pēkšņi viss ir normāli. Bet viņš nesagriezās. Varbūt citās atbraucās, bet jūs nevarat uztraukties uzreiz. Nē, es neuztraucos. Es domāju par to, lai būtu izrauts, lai nebūtu, mēs nevienātu, neiebrauktu. Būs jaunie. Nebūs. Kāpēc? Kam ir tāds iespējas, ka jaunie baidās no dubultām mašīnām vai kaut kādā? Man ir Apties pēdējās sacensības, lai kāds jaunais ieīs starp 16 ielīdu. Kāda starpība? Vienkārši visi jaunie saka, vēlreiz es esmu tiesnesis, viņi nāk pie manis un viņi tiešām ir tā, ka puses... Kur viņi tagad ir? Kāpēc viņi puses? Nāk un saka, ka viņi jūt tās kāpēc, jo viņi nespējas. Iedod pieredzi, jo viņi saka, viņi ārā. Jo nebija limitā. Viņi var braukt uz saviem reidiņiem, tur viņi saka, viņi iegūs lielāku pieredzi nekā piedaloties sacensībās. Viņi saka, viss man nav vērts piedalīties sacensībās. Es tur lidoju ārā, es tur neko izbraukt. Viņi saka, man nav nekāds attiecības. Viņam domā par pusi no dalībniekiem. Par to, lai Kāpēc tu esi nē, kāpēc viņš nav tev un nebalso par to? Tāpēc, ka daudz, teiksim, man arī pazīstam, kas to saslimā, brīdnes un grib pabeidz ētā šūrēciem. Nē, tā kā normāls saslimā, bet tikai viņš jau kā līdzekļi, jā. Mums visiem ir ierobežoti. Nu labi, tur ir, teiksim, tur ir students, un jā, tur ir reāls pārējais. Man bija tieši šitā Tur kur viņš aizbrauc uz tiem strīt, uz biķerniekiem, viņš tur balda, viņš ir, ka man nav, ko tur darīt. Mēs visi esam vienādi. Man bija tieši tāds pats variants. Man arī bija mašīna, bet... Nu viņi tagad visi... Man bija pilnīgi vienalga. Nu viņi tagad viņi saka, es nebraucu, viņš rādoši, ka kāsās nekur Bišķīt savādāk sākās, visi bija līdzvērtīgāk ar strīt mašīnu. Tikai pagājuši gadu bija mums vienīgajiem pro mašīnu, varētu teikt. Šogad jau bija cik, un tagad, piemēram, jau 11. gadā, tik tiešām atbraucot cilvēks ar strīt mašīnu, viņam vienkārši apkārt ir reizes tačkas. Un visu viņš ir šokā. Viņš nevar ielikt. Mēs, kad sākām, viss bija savādi. Un viņš nezina to, kad Jokas ar tikko arī un pirmo gadu startē, viņš ierauc savu mašīnu, viņam vienkārši viņš ir līdz ar skaņu jau vēl lielāk. Es uzbraucu pirmo reizi tās mērķis. Pasaka, ka tu esi iesācies un tu gribi braukt. strīt klāsa. Kurš gribas, lai būtu drošības
stūrs iekārts standarts, valsts iekārts standarts. Tieši tā. Viss standarts. Tehniskā Motoru apstākļa. var modificēt uz augstu. Nē, nu tu paslēdz. Man ir jāpērk cita mašīna, lai viss tas ir. Reku doņat jaunajam runā. Kā es trīku klasi? Tā ir ielas klasi. Visi mēs trenējamies no sākuma kaut kur, aizbraucam, ir visiem pieejams trases. Visiem braucējiem ir pieejams trases, viņi brauc trenēt. Pirms viņi aiziet sacensību, viņi apzinās, ka tur būs kāds, kas ir pārāk. Tas arī ir tas stimuls. Tagad, tu esi gana patrenējies tāpatās pa trasē, ka tu jūti, ka tu vari piedalīties sacensībās, tu brauc sacensībām un mērojies spēki. Tās ir sacensības. Man, piemēram, arī ir mašīna. Klausaties, viņai nekas nav uzlabots. Izņemot tikai būs. Pagaid, powerflex mēs atļaujam. Pārējais viss ir standarts. Man nav leņķis stūrē. Tas dod punktus. Nu, teiksim, leņķis. Nissans vairāk punktu dabūs. Nu, labi, ka tā... Oriģināli jau arī citām mašīnām ir lielāks leņķis, citām mazāks. Nu, neko tad izvēlēs vienkārši Nissans. Es vienkārši mēs tagad diskutējam, bet vienkārši es stāstu, ka tā mašīna ir vienkārši tikai motors, modificēts tā kā tā paša ražotāja motors palielinās. Tev sanāks, ka jūs atbrauc M3, ņemsim jau, un ko viņš ar to žurciņu? Pārējais viss ir standarts. Neko. Nē, es domāju, ka labāk. Tad aizliedzam visu. Nedrīkst. Es jau braucēju. Par braucēju Es atkal ar savu attīstību bilēju. Strīd tā pats skatītāji nenāks. Es tā saprotu, plus mīnus katrs pa bariņam bļauj, katrs pa savam interesēs. Visi zina, kāda man ir mašīna. Tu tagad iesaki, nu plus mīnus. Tu tagad iesaki to motors, liekam, ko gribam, labi, tas un paliek. Plastiekārts standarts. Ko es tagad darīju? Jā. Nu, tāds, ko tu nevarētu. Plaukti. Kas tev, ka viņiem izdarīt? Jo tiešniecībā pieejam plaukti. Nu, plaukti tīpas, jā. Nu, tas standarts, kas nav. Tas vārds standarts. Bet tas ir Nissan ražojums. Nē. Tas ir sporta tīpas. Nu, driftoks. Nu, un ko te man viņš ņemt no slikta? Vārmēs no citā krāsā. Visi zin, ka Tas tāds. jā, šitā. Vienkārši džeki, nu viena mašīna, es, piemēram, es braucu, es braukšu. Es braukšu, es iedošu savu mašīnu, izdošu, es aizbraukšu. Tev tas būs durvis, bet paies laiks, tur jau tā lieta, paies laiks, un tu uzaugs. Tu gribēsi palielināt savu latiņu. Tu būs lielāku ātrumu. Tu kādā treniņā iespies ar savu mašīnu pie pro, tev iepatiksies, tu vairs nebrauks. Un neviens, kurš nekad nav braucis Sanslīdē, nebrauc reiz sacensībā. Visi no sākuma pamēģina kaut vai, nezinu, tur pa ziemu, pēc tam aizbrauc uz trasi. Kāpēc es nebraucu? Aizbrauc uz trasi, nu neviens nebūs tāds, kurš nekad nebūs braucis pa trasi, un pēc tam tādam, jā, būtu bail. Tas, kurš jau sapratīs, ko viņš dara, kā to izdarīt, viņš jau apskatoties uz tā trasi, viņš jau sapratīs, ka kāda starpība, kāda viņam tur jauda, tur jau vairāk pat spēlē riepu izvēli. Labi, tu necel tagad roku. Viss sarunas vienkārši reāli tur gājuši zemē, to visu sportu, ja tur kaut ko muhļējās un darās, priekš man ir viens cilvēku trūks un arī kaut kas folkreis, un es zinu vēl varīgi, kas čaļi, kas brauks ir, jā. Jo tur aizbrauc, brauc. Tā mašīna pa 950. Nu, kaut tā, man nebūtu žēluši tā, katru gadu, ko tu zini, ko es nākošu gadu darīšu? Pagājuši gadu likām trūkuši čakarē, mēs ņēmām, mēs darījām. Šogad 700 Latvijas kādam uzdāļas. Super, malcam atkal pa jaunam, kaut ko mainām, ņemamies čakar, kas pat nav patstāvīgi. Varam noteikti nākam. Nē, tur tā lieta, ka tu jāizdomā pareizi salikt visu pa plauktiem. Jā.
Vajag jau visiem kopā salikt 3 klases 3, kāda viņa jāizskatās, tā jāizskatās. Pirms tam tika runāts, lai strītā drīkst braukt ar drugam. Atļauj, visi pirka trūgas lika iekšā, tagad paiet gads, un par to vairs nevar. Ko tagad? Tas tagad varam visu atstāt tā kā bija, izņemot Vienā trasā. gadījumā. Tieši tā, apstājām kā bija. Kristans super. Un tandēļ paliek? Tandēm, es nekāds nevaru noņemt. Dzirdējāt? Katrs rīns Tagad klusi. lielākā sāpe Viņam un priekšlikums risināt tā situāciju. Un tiešām respektējam viens Pa otru. katru. Katrs. Un viss klusāk klausās, ko viens uz lielākā sāpe, kas šobrīd ir problēma, ja? Dūgas vai ne dūgas, ja? Vai tas ir kaut kas cits. Un priekšlikums kādā. Es tev izteicu visu, ko ņēks. Pasaka Nē, labi, davai, nu sākam pa vienam. Tev ir kāds problēma. Pasaka, tu piekrīti tam, kā bija šogad. Braucām A, B finālā. Nē, nu pasaka, kā jāizskatās 3 klases mašīnām, kā jāizskatās pro klases mašīnām. Kāds starpus? Kaut kādos rāmjos jāieliek. Tev nekādas pretenzijas nav tā ideja, ja brauc visas pro tačas sagatavotās. Nu, rokas jau uz mašīnu jau tev nevar. Tev Nu, ir jābūt. Ja tev ir ātrums 80 iemetienā, nu es braukšu pirmo. Pierakst, ka viņš tā teica. Jā. Tam nav pretenzijas. Reiks ir ierakstīts, Plus, jā? nepārāk. Pierāds pie vārds pats. Tālāk. Ko viņš teiks, kad cīnīsies pa punktiem? Nu, viņš nopirka, viņš tos plauktus noliks plauktiņā, uzliks tam līmenim un tad atpakaļ. Es arī piekrītu par to, jo es braucu viņa mašīnu, ka trasa ir ļoti liela atšķirība un tā, pie tā ļoti ātri pierod. Pie tā lielā leņķa. Taisa savu Ļoti ātri pierod, ka tu vari to mašīnu daudz vairāk lielākā leņķī iemest.